bija ideja atjaunot Valmieras simpozijas un plenēras māksliniekiem, tādā veidā piesaistot atkal, vai šie radošie cilvēki ir šeit, vai viņi kaut ko te atstāja, un principā ir produkti, ko pēc tam ir droši pārdot. Ideja bija vēl par, ko mēs ielikām kā otro modernās arhitektūras attīstību un arhitektu piesaistīšanu. Tur bija plašāk pat rakstīts, ka bez mazai visiem objektiem, kas top no jauna, kas ir pašvaldības objekti, viņiem ir kā uzstādījums, ka viņiem ir jābūt modernās arhitektūras tā kā paraugiem. Trešais, radīt unikāls pasākums, kas ir unikāli tikai un vienīgi Valmierē. Līdz ar to tas būtu gan arī turisms iegūt no tā, jo tas būtu kaut kas īpaši tikai Valmierē, plus arī tie, kas radītu šos pasākumus rīkot, arī viņi tā kā varētu būt tā kā biznesa. Ceturtais, veidot pieejamu un uz inovācijām balstītu mēdīju kopumu. Nav komentāru? 5. Video reklāmas sabiedriskajās vietās, piemēram, Valmierā ražots, tur bija domāts tā, ka, piemēram, sēžu autobusā, gaidu kaut kur rindā, kaut vai tagad pirms semināru, ir visur ekrāniņi, kur iet kā tāds video rullīši par to, kas ir Valmierā notiekās un ražots tiek. Uzņēmējdarbības sasaistīšana ar kultūras uzņēmumiem, radošums. Tāda bija arī. Tad mums pašiem, vismaz grupā ļoti patika ideja par dzelzceļa tiltu pārbūvu par velo kafēnīcu, teiksim, tā kā velo braucējiem kafēnīcu. Un 8. mākslas vidusskolas atjaunošana un kinostudijas izveide, lai arī Vidzemes augstskolas studenti varētu veidot filmas un tādas lietas. Un mums ir trakā ideja. Jā, un mums bija uzdevums trako ideja. Mēs izdomājām, ka varētu būt nozīmīt valmierietis, kurā būtu iebūvēts mikročips, kur varētu izmantot arī kā maksājumu karti un vēl modificēt platīnu valmierietis ar 1000 latu kredītu, tur zelta valmierietis 500 latu kredītu, un tas arī kalpotu kā ieejas karti daudz un dažādos pasākumos. Vai arī, atvainojot, bankas to varētu pārvērst arī par Valmieras naudu, kuru varētu lietot visās Valmieras pirkšanas vietās. Sava dizaina karta nav problēmas. Jā, bet bankas vienmēr tos procentus atskaita. Labāk savā starpā bez procentiem tiek.